Daudziem liekas, ka motivāciju vajag gūt kaut kur no ārpuses, ka vajag motivēties, lai, piemēram, dotos kaut kādā veidā, piemēram, pastaigā no rīta agrumā. Bet īstenībā es to varētu definēt motivācija, vienādības zīme, disciplīna. Un tad, kad ir izstrādāta jau disciplīna, tad jau rodas tāds kā ieradums. Un ja kāds saka, vajag pieradināt tātad jauno ieradumu 21 dienu laikā, tas īstenībā ir mazliet absurds, jo 21 dienas laikā vēl nevar izveidoties jauna neironu saite smadzenēs. Tāpēc ir nepieciešams ilgāks laika periods. Tas būtu 90 dienas. Tāpēc nevajag gaidīt nekādu motivāciju, vajag vienkārši sevi disciplinēt tā, lai tas rastos jau kā ieradums. Un tad, kad jau tas ieradums rodas, tu to dari automātiski. Bez jebkādas piepūles, tev tas sanāk viegli, vienkārši, bet jā, pirmās pāris dienas tas būs grūtāk. Pirmās pāris nedēļas tas arī ir grūtāk. Bet pēc tam tas jau aiziet vienkārši automātiski. Un tu vienkārši ej un dari un tiecies uz savu mērķi. Tāpēc uzrakstat, kas jūs vairāk disciplinē, pats vai kāds cits no ārpuses, kāds cilvēks, un uzrakstat.